Mani sauc Zintars. Esmu uzņēmējs, bet pirmām kārtām tētis saviem bērniem. Šī glezna ir manas jaunākās 3-gadīgās meitas Mijas portrets. 40 x 35 cm lielumā un glezno ceļus tehnikā. Tas ir īpašs pasūtījuma darbs. Mēs vēlējāmies noķert meitas bērnību aiz astes un ļaut tai turpināt dzīvot viņas istabā ar savu neatkārtojamo stāstu. Gleznas centrā uz mirdzoša zelta fona ir smaidīga meitene. Viņai uz galvas lepni dižojas milzīga sarkana bante ar rozā punktiem. Dažas matu lokas ir iekārtojušās aiz ausīm, bet citas ir palaistas brīvā lidojumā. Viņai mugurā rozāka leita ar sarkanām puķītēm. Mija cieši un maigi ar abām rokām pie krūtīm piespiedusi savu pavadoni. Brūnu, mīkstu zaķēnu ar garām ausīm. Pirmais, ko es redzu un sajūtu šajā darbā, ir vējš. Tas nav caurvējš vai nejauša brāzma, bet gan bērnības vējš, neatlaidīgs un vienmērīgs. Tā klātbūtne šeit ir tikpat jaušama kā saules gaisma. Tas ir viegli noliecis meitenes galvu un pacēlis vienu zaķēnu ķepu, bet visvairāk tas ir ieķēries garajās zaķēna ausīs. Tās ir sadavušās kopā ar vēju un rāda ceļu. Neskatoties, ka tās ir pūkainas un mīkstas, tās norāda virzienu kā kompasa adata. Arī zaķēna galva ir nedaudz noliekta, it kā viņš ieklausītos vēja čukstos un tūlīt būtu gatavs lidot tam līdzi. Bet Mijas rokas tur viņa droši. Kā sakot, iesim šo ceļu kopā. Gleznas fons ir zelts, taču tas nav gluds vai muzejski perfekts apzeltījums, tas ir dzīvs. To caurvīja smalkas melnas līnijas, kas met virpuļus un glabā sevī senus ceļus. Fonā ir redzami smalki apļi kā atmiņu nospiedumus sena pergamenta. 2 no tiem ir sastinguši kā mēneši viens otram blakus, vai 2 klusi solījumi. Pa labi no meitas sēnos ir redzams tumsnais plankums, kam cauri spīd zelts. Varbūt tā ir kāda milža pēda, bet varbūt tikai ēna, kas izlēmusi uzkavēties šajā mirdzošajā pasaulē. Bet varbūt māksliniecei nejauši izlijusi tumšā zelta tinte radot peļķi, kurā atspoguļojas nomākušās debesis. Sarkanā bante mirda spilgti kā bāka. Mijas plaši atvērtās acis kopā ar zaķēnu raugās mūsos. Un šajā skatienā nav ne piliena šaubu, tikai alkas. Alkas ieraudzīt, izzināt un sajust visu, ko pasaule tai sniedz. Ja aizkavēsi skatienu ilgāk, tu ieraudzīsi galveno. Pasaule, kurā ir vieta draugam, ir laba vieta. Tajā var drosmīgi doties pretī piedzīvojumiem. It īpaši tad, ja rokās ir pūkains uzticības pilns zaķis, bet vējš, tas pats bērnības vējš, vienmēr rāda pareizo virzienu.